Pēc aizvadītās 2009. Gada motocross sezonas sev Guls LV paviesojās pie vienas no labākajām Latvijas motocross ekipāžām Sērģa kluba dalībniekiem Ilvara Meļkina un Artūra Lintera. Video studijā! Skatāties, lūdzu! Tur jau ir tā plaisa. Viņam šitam ir mikroplaisa. Tā maziņa, jā, tā. Te viņš jau nevar redzēt, bet tas nav par redzēt plaisa. Nu, un dēļ tā ir viss uzreiz žopē, jā? Nu, ar tādu jau sacensībās brauktājs nevar, viņi jau var nolūst tā kleitiņu. Bet var mēģināt. Nē, nu var jau mēģināt. Kā jūs zinājāt, ka viņš ir nolūzis? Tāpēc jau visu laiku to motoru jauc ārā, skatās. Tikai jāizjauc, kad katrs gongs. Un pēc katras otrās jauc ārā, pārbauda visus virzuļus, visu, kā tur motors strādā. Pretējā gadījumā jau nevar. Nu, kāda tu brauks ar šitādu plaisaiņu, tu aizbrauc uz sacensību, neizjauc motoru ārā un visu. Aizbrauc un pilnīgi bezjēdzīgi. 0 punkts, nauda iztērēta. Nu jā, skaidrs. Finišs karogs nav ieraudzīts un viss. Tad tam uzreiz jūt visam tam jēgi, ja tu tam nepierīji uz 100 punktiem. Nu jā, var jau vēl kaut ko parādīt, tas ir nolausts. Kolekcija ir, jā? Tas ir par šito sezonu? Jūs taču varat muzeju taisīt čaļi. Jābrauc lēnāk, vajag taupīt. Tā ir sāpīgs lietas. Tāds izstās amortizators. Pirmais brauciens, pirmais ap. Kas viņam vainas? Kurā vietā? Kur gaus? Kur viņam bija jābūt? Pirmais brauciens, pirmais aplis? Kurš vainīgs? Viņi nevar sametināt? Vecais amortizators. Vecais amortizators. Vecais tehnoflips. Nu jā. Pats dzels, kas varētu maksāt. Šitāds mocis? 6 eiro. 6 eiro. Tā jau principā tāda ritīgi konkrēta spējīgs ar 10. Šitais jau pavec vienkārši. Nē, nu var ar viņu skriet. Šitais ir Kristar mocis. Vecais, 4. gada. 4. gadā Kristers to ir braucis. Protams, viņš ir konkurētspējīgs. tur viņi stājas. Šitais ir, pieņemsim, Krievu rāms. Krievu un Holandas kopražojuma rāms. Krievu trubs, man liekas, un Holandas ražojums viņš ir. Tas tā kā loģiskāk. Bet tur arī svarīgi ir, lai tās trūkas būtu jaunas, ja viņas ir... Nu jā, šitam jau plaisās, šitam jau var redzēt, pieņemsim, atrast plaisas zem beņķi, pieņemsim, plaisas atrast rāmīgu pa vidu, šitam var redzēt meķinājumu. Tad tas dzels tā kā ne atpūšās, ne nogurst, jā. Viņš nogurst, jā. Un tad, ja tev nav vairs tāds ciets tas rāms, tad līdz ar to arī tas atpūšās. Tev jau kaut kur nolūsti gadās, ka pieņemsim šeit nolūst dakšu priekšē, kaut kur pārlec kādam galvam pāri, un nāc pret zemi, tev stūri pazūd no rokām un nolūst. Tu jau, tad nenovāktē tādu plaisiņu, tu jau, tāpēc arī pēc kādas jongas tiek ne tikai motors pārbaudīt. Ko tu darīsi ieraugot tādu plaisu? Sametinīju. Visu rīt, viss rāms jāmai, ne? Viss Teorētiski jā. Nē, nu kā, nu sezonu jau brauc kaut Cik kas jau var bija piemēr. labi, bet es nevaru saglaukt, kas sāk dalīties tajā. Bet pagaidām šitam izskatās viss kārtībā, nākamo sezonu nobrauc. Jā, tur tās pāris plaisas, kas tur cik tur tās 2 vietās, 3 pamatināts. Nu nav tik Šitais vēl ir tas no tā veduma, kas bija labs trubs. Pēc tam, man liekas, no 5. gada sākās, kad bija sūdīgs trubs, kad locījās tāds rāmis un lūza. Štelam var tieši tās pats mocis, tikai 2 gadu jaunāks, viņam viņš ir vienādi, viņš pēc katru gomsu metam. Un mēs vasarā 3 reizes kontinējām. Man kaut kāds tur nenozīmīgi, kaut kāds ausis tur nolūst. Te ir kaut kādi konkrēti ražotāji, kas ražo tās trubas, jā? Man liekas, tā bija kaut kāds HGS trubs. Šajās ir bešūri. Ka viņi kaut kur pēc 5. gada viņi sāk ražot un taisīt sūdīgus produktus, tā kā, jā? Nē, nu kā, viņi jau sāk Citur sāka ņemt materiālu citā vietā. Viņi gribēja, lai svaru tā kā Arī svaru samazinu, viņus netur vairāk, tik viņus ir plānāk, netur vairāk. Viņus labi šitais bišķi smagāks, bet tās trūks vismaz tur. Ar tām plānējām, tad katru gadu būtu jaunai rāmas, kaut kā cik viņš maksā 4-5 eiro. Aptuveni. Esam noslēguši līgumu ar Ilvaru Meļkinu un Artūru Linteru par sadarbību nākamajam gadam un centīsimies jūs turēt lietas kursā par to, kā puiši gatavojās jaunajai sezonai un kā viņiem tur ies.